Noskatieties šo video, lai redzētu majestātes apmeklējumu Kornvolā, kuru viņa atbalsta vietējās palīdzības organizācijas un dzīvību glābšanas misijas. Vienā dienā viņa iepazīstas ar svarīgiem darbiniekiem un redz, kā viņi palīdz cietušajiem. Karaliskā persona pievērš uzmanību vārdiem, atrodoties pie Kornvolas gaisa glābšanas dienesta hangāra, vērojot gaisu un ieklausoties, ko saka ap viņu atrodas personāls. Šis ir īpašs brīdis. Kornvolas Selterbuks mītņu apmeklējuma laikā karalienes sirds un sirds ar darbiniekiem un atbalstītājiem, redzot viņu deksmes darbu palīdzot cietušajiem no katastrofām. Karaliene izteica savas domas, sēžot blakus Kornvolas hercoga helikopteram, nodrošinot sirsnīgu sarunu ar atbalstītāju 26. oktobrī 2022. gadā. Kornvolas Selterbuks apmeklējuma laikā karaliene dalījās ar personālu, redzot palīdzības sadalē un atbalstot ģimenes, kas cietušas no bezpajumtes mājas problēmām. Šis ir sākums. Kornvolas Selterbuks apmeklējuma laikā karaliene tikās ar pārstāvjiem, novērojot efektīvu katastrofu palīdzības plānu un nodrošinot jaunu cerību. Karaliene, apmeklējot Kornvolas sabiedrības fondu, vēro atpūstīgu patronu un atbalstītāju pulciņu, viņu smaidīgi sejas atklāja siltu un daudzīgu atmosfēru. Kornvolā svinot kopā ar atbalstītājiem, karaliene neviltotu prieku sevi ar kūku, izviesot visapkārt labu noskaņu un jautru atmosfēru. Apmeklējot Kornvolas sabiedrības fondu, vietējā pasākuma apmeklētāja interesi apskata apģērbu, atbalstot šo labdarības organizāciju un tās svarīgo darbu. Karaliene ar sirsnību sveic labi zināmu cilvēku un viņiem mīļoto suni, vedot patīkamu iespaidu un atspoguļojot karalienes pieejamību. Viņas majestāte uzmanīgi aplūko Kornvolas gaisa glābšanas helikopteres iekšieni, atzīstot šī dzīvību glābjošā dienesta svarīgumu un neatlaidību. Savus pielašu atspīd uz asfalta, kad karaliskā ģimene satiekas ar ātrās palīdzības sniedzējiem, parādot spēku un rūpi par sabiedrības veselību, kas ietver katru lidojumu. Viegli uzvalkot aizsargķēdes, karaliskā persona izrāda interesi par dzīvību glābjošām ierīcēm, kamēr uzticīgs ugunsdzēsis demonstrē to spējas un nepieciešamību. Pirms acīm priekšmeta izstāde majestāte uzmanīgi aplūko aprīkojumu, apkārt stāvot drosmīgiem darbiniekiem un apmeklētājiem, kas simbolizē kopīgu misiju. Smaidot un ar siltu uzrunu, majestāte iepazīstas ar ātrās palīdzības mediķu komandu, tostarp Hugo Dotstor, kurš lepojas ar savu darbu un lomu šajā svarīgajā organizācijā. Ar pieklājību un godību majestāte apklāja jaunu lidmašīnu T2T Alfcornwall, pateicoties viņas ilgstošajai atbalstam un patronātēji šajai brīnišķīgajai lidojumos balstītajai palīdzības organizācijai.